Tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, tad nu Dievs viņus nodevis kaunu pilnās kaislībās. Sievietes apmainījuši dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko, tāpat arī vīrieši, atmesdam dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu, iekaisuši savā iekārē, piekopdam netiklību, vīrietis ar vīrieti, saņemdam pelnīto sodu par savu nomaldīšanos paši pie sevis. Pazīdam Dievu taisno likumu, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo. Tā gandrīz pirms 2000 gadu rakstīja apustulis Pāvils savā vēstulē tiem, kas dzīvoja šķietam neuzvaramajā Romas impērijā, ar visattīstītāko likumdošanu un niansētajām zināšanām tieslietu jomā. Pagāja nedaudz laika, un šī impērija krita, bet vēsturnieki tās sabrukumā saskatīja vienu pašu galveno iemeslu – izvirtību. Saskaņā ar svētajiem rakstiem, tās daudzveidīgo fórumu sarakstā ietilpst arī viendzimumu seksuālās attiecības. Versijas par to, kāpēc sieviete kopdzīvē izvēlas sievieti un vīrietis vīrieti, ir atšķirīgas. Mūsdienās bieži tiek minēts apgalvojums, ka cilvēks piedzimst ar šādu orientāciju. Daudz retāk dzirdam par bērnībā gūtajiem ievainojumiem, vardarbību, psiholoģiskām traumām. Par homoseksuālismu mēdz runāt kā par nolemtību, bet Bībelē to sauc par grēku, aicinot cilvēku Kristus spēkā atgūt brīvību. Par to, ka tas ir iespējams, liecina dažādi dzīves stāsti. Arī tas, ko pirms dažām dienām uzklausījām būdam Tukumā, viesojoties Jūra Lasenberga ģimenē. Šitā arī to esi saulīt, pēc kā tas maitīgi meitenīs bija? Jāka, jā. Te jums laulības, kad jums bija laulības? 25. decembrī 2004. gadā. 2003. Jā, 2003. aktieniņās. Jāsāk domāt, kad bija Jurīt kādas. Mēs šeit bijām kādas ceļojumā. Kur tu jūs gājāt? Uz Vēnspils, nekur tālu, bet nu tomēr. Pavadījām nakti viesnīcā. Un šitas esot ebreju princips, vīrietis sēž un sievietes stāv kājās. Ak tā. Jā, nu it kā tā man Jūras pateica. Kā bija sajūst sev par tēti? Ka pirmie, kad viņi piedzima? Matīs. Tas ir tāds, ziniet, tas ir tāds vīriešu identitātes stiprinājums, ka tevi bērni, tas tāds piepildījums kaut kur. Vērojot šo mīlošo ģimeni, grūti iedomāties, ka Jūra dzīve vēl pirms nedaudz gadiem ir bijusi mūsdienīgi izsakoties citādi orientēta. Un tomēr tas tā bija. Par to tad arī mūsu šīs dienas raidījums stāsts. Jūra, tev dzīve veidojasies ir tomēr diezgan sarežģīti. Kad tu sāki apzināties to, ka tu neesi tāds kā citi puiši? Atceries to periodu? Nu, jā, tas bija tie pusauģu gadi. Tad, kad veidojās tāda pirmie iespēja par seksu un par tādām, par dzimumu lietām. Un tad es vienkārši, man bija, es dēļ tā ļoti, kā saka, sevī, es cietu dēļ tā, kad es pamanīju to, kad normālā variantā, kur zēniem vajadzētu izjust kaut kādas emocijas pret meitenēm, es nejūtu neko. Un man fascinēja vīriešu dzimums. Un tāda tas tā dīvaini bija. Nu, tā bija, kad es nespēju apzināties savu identitāti, ka es esmu vīrietis un tā. Nu, bet tagad ar šo te skatienu tu kaut kā esi analizējis, kāpēc ar tevi tā notika? Nu, te taču ir brāļi, tev tur visi normāli, liela ģimene, jā? Vai tu esi notvērts to brīdi, nu, kāpēc? Kurā brīdī tevi ienāca tas? Mana neiroze izveidojās jau agrā bērnībā, jo dēļ mana tēva dzīvesveida
un vispār mans dzimts vīriešu dzīvesveidi, ka viņi nebija, kā saka, mājās, neiesaistījās audzināšanā. Un es arī bērnībā biju ļoti tāds jūtīgs, māksliniecīgs, man interesēja daba, putni, dzīvnieki, un tēvam tādas lietas nesaistīja, un mums vienkārši neveidojās arī tas kontakts. Tā, kad mēs, kā saka, mans tēvs nebija man draugs bērnībā. Kā tādam jūtīgākam zēnam, tas nelikās, kā saka, pieņemam, un es identificējos, un to, kā saka, un man vairāk tīkamāks, likās sievietes. Es pat atceros, ka es negribēju būt puika. Mēs braucām pie ārsta ar vecomāti, es atceros, bija kaut kādas kārtījās pārbaudas, un es pat teicu, lai man nogriež to krāniņu, ka es negribu būt puika. Tā jau 5 gadu vecumā. Juri, tu teici par to sajūtu, ka tevī bija tāda, liela neapmierinātība un depresija par visu notiekošo. Cilvēks, kas dzīvo homoseksuālu dzīvesveidu, viņš visu laiku cīnās ar to, kad viņš cenšas sev pārliecināt un sev iegalvot, kad viss ir ok, un tāpēc arī, kā saka, veidojās, es pieļauju varbūtību, ka veidojās tās homoseksuālās organizācijas, ka viņi viens otru tādā veidā arī it kā stiprina un iedrošina, ka viss ir ok, ka viss ir labi, ka tas ir normāli, ka tā ir iedzimta lieta un tā, visas tās lietas. Bet patiesībā es, dzīvojot homoseksuālu dzīvesveidu, nekad nepiedzīvoju tādu reālu mieru un pārliecību, ka tas viss ir ok. Zini, es pieļauju, ka pirmais, ko teiks cilvēki, ka tev tāda īsta homoseksualitāte nemaz nav bijusi. Kad drīzāk tu esi biseksuāls bijis vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, tur jau ir tā lieta, kad, kā jau es pieminēju no pusauģu gadiem, kad es apzināju savu seksualitāti, es pret sievietēm nejūtu neko. Un viņš pat mēģināja. Man bija, es kā saka, mēģināju pat izveidot attiecības ar meitenēm, bet nekas man nesanāca, jo man nebija, kā saka, pret sievietēm tāda seksuāla pievilcība. Es neizjūtu, ka man sievietes patiktu, ka man viņas uzbudinātu, tā. Tieši tā seksualitāte bija izvērsta tieši uz vīriešiem. Mani interesēja vīrieši un uzbudināja vīrieši. Kā atrod viens otru šie homoseksuāli orientētie cilvēki? Teiksim, kā tu atradi savus draugus, vai viņi tevi atrada? Man bija tā, ka es dzīvoju pastāvīgi ar vienu partneri tādu ilgāku laiku. Un, tur bija tā, ka viņš bija, kā saka, par mani krietni vecāks, un viņš tā kā mani, kā saka, psiholoģiski noturēja ieslodzījumu savā tūmā un tā. Tipiska aina. Jā, tipiski, jā, un tur jau ir tā lieta, kad starp seksuālām minoritātēm ļoti izplatīts ir seksuāli transmisīvās slimības, tā skaitā AIDS. Un tieši tāpēc tie pieredzējušie homoseksuālisti, viņi meklē tādus naivus, nepieredzējušus jauniešus no laukiem vislabāk, un lai viņi pasargātu sevi no šīs, kā saka, bieda. Un ir daudzi veci homoseksuālisti, kas tieši grib tādus nenobriedušus zēnus, kā viņi saka, svaigu gaļu viņi grib. Tā arī saka? Tā arī saka, jā. Un trakākais jau ir tas, ka tur jau ir tā lieta, kad viņi tagad saka, mēs tikai rīkojam šos gājienus, lai sabiedrību iepazīstinātu ar sevi, bet patiesībā viņi ilgojas pēc kaut kā vairāk, ja? Viņi grib iefiltrēties, lai likumīgi jau pieņem, ka ir viendzimuma laulības, tad bērnu adoptēšana, pēc tam jau samazina seksuālo vecumu, kad var stāties seksuālās attiecībās. Piemēram, Spānijai no 14 gadiem ir valstis, kur pat no 12 gadiem var uzsākt šīs seksuālās attiecības. Un likumīgi vecāki vairs nevar savus bērnus aizstāvēt. Parunāsim par tavu atgriešanos, par to periodu, kad tu saprati, ka tu vairs tā negribi dzīvot. Kā saka, man bija tāds iekšējs nemieris un izmisums, ka man pat bija tādi momenti, kad es ienīdu sevi, ienīdu savu draugu, un man pat bija tā, ka es gribēju viņu nožņaukt, tā, ja tā var izteikties. Un es, kā saka, es vairs nevarēju sadzīvot ar to savu seksualitāti, jo visu laiku es domāju, es ieraudzīju to, pāri visam es redzēju to, kad ģimene, kur ir tēvs, māte un bērni, ka tas ir skaisti,
ka tas ir kaut kas dzīves, ka tas ir kaut kam turpinājums, ka tas nav tāds, kā saka, tāda bezjēdzīga, kā saka, kā saka, miesas kāri, kāda ir homoseksuālisms. Un es atceros, kad es izgāju ārā, kaut kur staigāju, un es nokritu ceļos, un es saku, Dievs, es vairs tā nevaru, palīdzi man. Es vairs tā nevaru. Un es atceros, ka tā lūkšana man bija tāda, cik vien var patiesa, un cik vien, kā es sev varu Dievu priekšā izteikt. Un tad sākās tas laiks, kad Dievs ieved mani Tukuma Baptistu draudzē, un man atklājās Dieva vārda patiesība un gaisma, kad homoseksuālisms nav norma, un kad Dievs man ir radījis kā vīrieti, kad Dievs vispār ir radījis vīrieti un sievieti. Tā sākās Jūra atgriešanās, bet pirms tam ceļu uz Tukuma Baptistu draudzi jau bija atraduši viņu vecāki, Imants un Mārīta Lasenbergi. Un tad nāca tā apjausma tieši konkrēti par Juri, ka viņš jau ir vairākus gadus sevi apracis tur tālu laukos. Mēs visādi centāmies viņu pierunāt toreiz, atgriezties pie mācībām, atgriezties ģimenē. Viņš kādu laiku atbrauc, teiksim, padzīvo, bet tad sāk kaut kādas vēstules nāk, it kā no meitenes, bet tad viņš tikko ir vēstule, tā viņš ir prom un atkal savos dziļajos laukos iekšā. Un mēs bieži vien es to vienu vēstuli uzplēsu, un tad es sapratu, kas ir par lietu. Bet jums taču noteikti kā vecākiem tas bija tāds trieciens, ne? Tas bija vispār, jo es liels šoks īstenībā tas bija, un teiksim, bet mēs arī sapratām to, ka viņš mūs neuzklausīs. Jo, ja arī mēs jau neko tieši viņam arī neteicam, mēs vienkārši teicam, pietiek tev tur laukos, dziļajos, taču sāc kaut ko darīt. Nē, es neko nevaru, es nekas neesmu, man neko nevajag. Un tad, kad mēs to sapratām, ka mēs paši nevarēsim tur nekā darīt, jo mēs bijām lūguši viņu atgriezties, tad mēs sākam lūgt Dievam palīdzību. Tieši ar lielu ticību, kad Dievs sūta strādnieku. Ne mēs varbūt, bet tieši kāds konkrēts cilvēks, kas var mainīt visu šo situāciju un viņu izraut no turienes ārā. Un tad pienāca Irina, mana Jūra tagadējā sieva, toreiz viņi vēl nepazina viens otru. Viņa teica, man ir uz sirds braukt pie Jūra, tu vari man pateikt adresi, tu vari parādīt ceļu. Un es viņai paskaidroju ceļu, pastāstīju, kā Jūru var satikt, un viņa aizbrauc. Tu zināji to problēmu, Irina? Nē. Nezināji par to problēmu, vienkārši tev bija tā? Vispār, kāpēc es ar tā ievēroju Juri? Viņa acīs bija tāds šausmīgs izmisums. Un tas bija tas, kas teicam, kāpēc es tā pievērsu uzmanību viņam. Man likās, ka viņam tāds tukšums dzīvē, un kad viņam izmisīgi vajag palīdzību. Un tad es atceros, ka man pilnīgi Dievs viņu ieliks sirdī. Es sāku par viņu lūgt. Un es par pirmā brīdī, nē, Dievs, es negribu te domāt par kādiem puišiem, bet pilnīgi spiedās iekšā par to, ka man par Juri jālūdz. Un tad, kad es ieraudzīju, ka viņš pēc Jāņa nometnes nav dievkalpojumā, es biju pārliecināta, viņš būs. Un tad es sapratu, ka man ir jābrauc pie viņa. Man gribējās ļoti, lai Juris nepazustu. Tādā ziņā, kad lai viņš nāk uz draudzi, un es nekad nebūtu domājusi, ka Dievam ir pavisam tāds liels plāns priekš mūsu dzīves. Sākot jau no Jāņa nometnes, ļoti labs kontakts ar Irīnu izveidojas. Tāds tiešām patiesi tāda draudzība veidojās. Bet manī bija problēma tā, ka es tādu netīru dzīvesveidu dzīvoju, es taču nevaru ar sievieti, es nevaru. Tas būtu, kā saka, es apkaunot, man bija tāds domas, ka es apkaunošu to meiteni, to, ka es tagad homoseksuālists vai ne, tagad dzīvošu ar sievieti. Bet Dievs pilnīgi skaidri lika tādu apziņu, ka man tas ir jādara, ka tas būs man par dziedināšanu. Un tiešām, tad, kad, kā saka, nostiprinājās mūsu attiecības, mēs sadarinājāmies, salauzājāmies,
un ejot cauri šīm laulības posmam, es tiešām esmu sapratis, ka Dievs caur laulību ir dziedinājis, lielā mērā dziedinājis man seksualitāti tieši, kad, tā. Bet tev nebija bail, ka tu taču nebija nekāda interese pret sievietēm, ka tev nebūs nekāda interese? Tur ir tas interesantais moments, kad Dievs vienkārši, tas bija Dieva brīnums, viņš izmainīja manu seksualitāti. Es jūtos, tur tieši ir tas Dieva brīnums, kad izmainās tieši viss, kā saka, no tā atžgārnā tiek pagriezts pareizi. Tas ir tas Kristus piedošanas noslēpums, ka viņš vienkārši man piedeva to pagātni, viņš pateica viss, kā saka, tanī laikā es arī atradu Bībelē to rakstiet, kad viss vecais ir pagājis un viss ir tapis jauns. Kā apliecinājumu tam, ka Dievs var atjaunot nevainību un viss pilnīgi to. Bet ir svarīgi šī grēksūdze, izteiktais, vai ne? Es domāju, ka neslēp to, bet ka tu to izteiktais. Jā, bet es domāju, ka viss pamatā ir vēlēšanās. Ka cilvēks, tā ir liela svētība, ja homoseksuālists, kas mocās sevī, katrs varētu apzināties to, ka viņš var brīvs būt tikai tad, ja viņš, grib mainīties. Ja cilvēks negrib mainīties, tad tur Dievs neko arī nevar izdarīt. Jo Dievs saka, ka ne ar spēku, ne ar varu viņš nedara, viņš ar garu, ar savu garu. Šajā iekšējo cīņu laikā Jura Lasenberga visādi atbalstīja mācītājs Uģis Pallā. Tā detalizēt varbūt ir grūti atcerēties konkrēti, bet tas viens moments, ko es pamanīju, kas man likās tāds diezgan sarežģīts, jeb dīvains, ir tas, kad tanīs reizēs, kad Juris bija baznīcā uz dievkalpojumiem, viņš gandrīz vienmēr bija asarās. Viņam bija kādas lūkšanas, kādas vajadzības, bet viņš nekad nenonāca līdz tam kodolam. Un tad bija jūlija mēnesī svētdienas skolotāja nometne, un man bija konkrēta lūkšana par to, lai Dievs atver sapratni, kas tās ir par lietām, kāpēc Jurim ir kādas saistības un viņš netiek brīvs. Un šīs svētdienas skolotāja nometnes laikā vakar dievkalpojumā bija tāda situācija, kad Juris atkal iznāca priekšā uz grēku nožēlu un raudāja. Un pēc tā dievkalpojuma es viņam konkrēti iesaucu savā kabinetā un es viņam teicu, vai tev ir problēmas ar to? Tas ir, vai tu esi homoseksuāli orientēts? Viņš teica, jā. Protams, viņam bija mazliet šoks, jo neviens nezināja to. Un viņam bija varbūt daudz jautājumu, kā es esmu nonācis līdz tam, kas ir viņa problēmas. Un es teicu, tā kā es vienmēr esmu runājis par to, ka tas paliek starp mani un viņu, un tas netiek nekur publiskots, un mēs lūksim Dievu, lai tiktu brīvs viņš no tā. Jums tas ir vienīgais gadījums tāds, ka cilvēks iegūst atgriešanos no kādas, no tādas lietas, ko, teiksim, sabiedrība uzskata, ka tā ir nedziedināma? Es varu droši teikt, nē. Jo tādu gadījumu homoseksualitāte ir bijusi apmēram 3-4 gadījumi. Un atgriešanās visur ir, ja? Atgriešanās. Izņemot vienā gadījumā, kur tā bija apzināta nevēlēšanās atgriezties. Bet mēs mācāmies arī no mūsu kunga un pestītāja nenosodīt cilvēkus, kuri grib mainīties. Nenosodīt viņus. Un varbūt tas mans stiprais stūrakmens vienmēr ir bijis tas, kad es neesmu nosodījis cilvēku. Un es neesmu nosodot pazemojis, bet es esmu centies saprast un palīdzēt celties jaunai dzīvei. Ja vārds saka, es visu daru jaunu. Un es tam piekrītu, un lūk, Juris ir izredzēts mūžībai, un Dieva vārds saka, es visu daru jaunu. Un tas, kas cilvēkam nav iespējams, to Dievs var izdarīt. Un tāpat tas ir ar jebkuru saslimšanu, ar jebkuru problēmu. Dievs var. Es zinu, ka Svētais Gars man pateica šos vārdus, un viņš teica, viss vecais ir pagājis, un viss ir tapis jauns. Un no tās dienas es nekad Jurim neesmu pārmetus viņa pagātni. Tāpēc, ka es zinu, ka tas patiešām ir izdzēsts. Tas ir piedots, tas ir šķīstīts, un Dievs man ir devis pārradīt vīrieti.
Un tam par liecību bija, un tas, ka Dievs mums praktiski mēs pēc mēneša, es zināju, ka es esmu stāvoklī pēc laulībām, un tad, kad aizgājām uz pirmo sonogrammu, kad mēs uzzinājām, ka mums būs dvīņi, un tādā veidā tas bija apliecinājums, ka Dievs ir dziedinājis Juri caur sievieti, un mani dziedināja attiecībās ar vīrieti, jo arī man bija savas traumas. Tas nozīmē, ka jūs pilnīgi saņēmāt dziedināšanu, jā? Viens caur otru Dievā, jā? Tieši tā. Un tas ir... Un tas miers, tā piepildījuma sajūta, tā dzīve bez kauna, bez kaut kādām iekšējiem pārmetumiem, vai viss ir kārtībā, tas ir neizmērojami, kā saka, dārgums, ka cilvēks var dzīvot mierā, ka viņš var dzīvot mierā ar Dievu, jo tu zini, ka tu dari pareizi, un mierā arī, kā saka, sabiedrībā, jo tas ir pareizi, tas ir normāli. Jā. Mācītājs Uģis teica par šiem kārdinājumiem. Vai šie kārdinājumi kādreiz nāk? Viņi uzbrūk vai caur sapņiem? Vai tieši domā? visnomocošākās ir atmiņas par pagātni. Bet, tur man palīdzēja, es to varu apliecināt, ka man palīdzēja lūkšanas, ka es lūdzu Dievu, lai Dievs šķīstī, lai Dievs, kā saka, izdzēš, un arī lasot Bībeli, kā saka, tur var daudz mierinājums atrast tam, ka kaut vai tas pats, kad viss vecais ir pagājis un viss ir taps jauns, un kad tu, lai es nesatraucos un lai dzīvoju tālāk. Nekad nevajag atstāties no lūkšanām, un nekad nevajag, kā saka, iedomāties, ka bez Dieva var iztikt. Jo, ja tev nav, kā saka, dzīves attiecības ar Dievu, tad ātri vien kārdinātājs ir klāt, un grēks ir klāt, un viņš klauja pie tavām durvīm, un ja tev nav, kā saka, visspēcīgākā aizsardzība, kas nāk no Dieva, tad arī var būt visādi. Tā kā, tas pamats ir Dievā, kad viņš uztur pie tās, kā saka, pie tās dzīvības, pie tā pareizā ceļa. Jo miesa jau ir vāja. Jā, un manu atgriešanās lūkšana pamatā tieši arī ir bijis šis teksts, ka es Dievam teicu, Dievs, es pats nevaru, palīdzi tu man, dod man spēku mainīties. Tā kā spēks jau nāk no Dieva, pat cilvēks varbūt kaut ko, piemēram, to pašu smēķēšanu uz īsu laiku atmest, bet agri vai vēl viņš atkal atgriežās. Bet tikai Dievs var atbrīvot, kā saka, pilnībā. Es vienkārši brīnos, kā var lasīt Bībeli un neieraudzīt, kad Dievs nosoda homoseksuālus. Man pilnīgi domājot par to, man dvēsele brēc. Kad, teiksim, tad, kad es dzirdu, kad Anglijā vai kur, ja, kad ir iespēja adoptēt bērnu, tad man gribās teikt, Dievs, esi žēlīgs. Tam bērnam ir jādzīvo jau ar izkropļotu skatījumu uz ģimenes vērtībām. Un tas ir tas, ka viņi jau grib to iepilināt vai ieaudzināt. Tas ir normāli. Kalifornijā tagad jau tie mācītāji, viņi saka, mīļie, jūs esat uz tās robežas, cīnaties. Cīnaties par to, lai nepieļaut šos likumus. Jo viņi saka, mēs neiestājāmies savā laikā. Mums likās, jā, ir jau arī tādi cilvēki. Protams, kad viņi ir mammas, tēva, vai jūs esat savās vietās, vai jūs paši audzinat tos savus bērnus. Tagad materiālā pasaulē visi tikai kredīti, mēs tik daudz ko gribam. Šis telefons jau ir pagājis, mēs gribam modernāk, un bērnam arī, lai kaut kādā veidā, teiksim, šo sirdsapziņu nomierināt, šeit tev nauda nopēc, ko tu gribi. Bet vai mēs pavadam laiku ar saviem bērniem? Bērni ir tas dārgākais, ko Dievs mums ir uzticējis. Un mums viņiem nav laika, mums ir jāpelna nauda. Protams, kad vajadzīgas lietas ir. Mēs arī bijām dilemmas priekšā savā ģimenē. Vīrs man ir vienīgais, teiksim, tas, kas apgādā ģimeni, kas rūpējās par to, lai ģimenei būtu nauda. Un, protams, ka mums arī daudz lietas gribās. Man arī bieži vien vīrs man gribētos uz zooloģisko lieku reiz bērns varbūt aizvest. Bet ne, es neiešu strādāt. Mana vieta ir šeit. Dievs man ir uzticējis manus bērnus. Un es uzskatu, ka tā ir mana misija – izaudzināt bērnus, kuriem nealgs dvēseles pēc tēva un mammas klātbūtnes. Ja?
Lūk, šāds neparasts stāsts. Vēl viena liecība tam, ka Dievam nekas nav neiespējams. Atvadoties no Lasenberga ģimenes, mēs vēl pamājam ar Dievs viņu 3 jaukajiem dzīvespriecīgajiem bērniem, bet Irina vēl vēlas mums ko piebilst. Es esmu pēdējā laikā īpaši par to domājis, par šādu veidu vīriešiem. Ja Dievs nebūtu dziedinājis Juru, tad nebūtu šo brīnišķīgo 3 bērnu mūsu ģimenē. Un Latvijai mēs esam, man liekas, papildinājuši demogrāfisko stāvokli par 3 bērniem, veselīgiem, skaistiem, brīnišķīgiem bērniem.